Mani sauc Kārlis Krastīņš, es esmu uzņēmējs, finansists. Diemžēl es domāju, ka mēs esam kaut kur fāzē, ko mēs visi saucam par hibrīdkara fāzi. Mums ir jādara viss, lai no tām mācībām, no tās situācijas, kas ir Ukrainā, mēs izdarītu pareizos secinājumus, uzvarētu hibrīdkaru ar Krieviju un nepieļautu aktīvās kara fāzes notikšanu šeit Latvijā, kā tas diemžēl ir noticis Ukrainā. Es domāju, mēs varam pirmkārt paši saprast, kur mēs esam, ko mēs darām, izdarīt šos secinājumus, mācības no tā, kas notiek Ukrainā, kā Ukrainā mammas un bērni turpina iet uz bērndārzu, iet uz skolu, turpina iet uz darbu, neskatoties to, ka krīt bumbas, kādā veidā pie tā var arī adaptēties. Tās ir ļoti smagas un grūtas lietas. Saprast, ka armija ir valsts neatkarības stūrakmens, bet armija bez civilietu iedzīvotāju, bez tautas atbalsta arī ir īstu brīdi spējīgi tikai karot. Noturība, izturība, spēks, zinām, mērā tāds spīts, ko mēs varam mācīties no tā, kas notiek Ukrainā. Es Ukraiņiem saku, Ukrainas fronte ir mana fronte, darīsim visu līdz uzvarai. Esmu Jānis Palkovnieks, Draugiem grupu runas vīrs un arī viens no Uzņēmējiem mieram līdzdibinātājiem. Uzņēmējiem mieram ir organizācija, fonds, kur dažādi Latvijas uzņēmēji, lieli un mazi, eksportējoši un strādājoši te uz vietas, finansiāli palīdz iegādāties lietas, kas ir nepieciešamas Ukrainas brīvības cīnītājiem. Es domāju, ka mēs esam iekšā šai karā, jo mēs esam tikpat nobijušies un diezgan pamatoti nobijušies, ka šis karš var skart arī mūs. Mēs ļoti labi atceramies, ja ne katrs pats, caur vecvecāku stāstījumiem, ko nozīmē karš, ko nozīmē šis briesmīgais okupants. Un es domāju, ka mēs to Ukrainas karu un tiem, kam ir 30 plus vai 40 plus, vai arī tie jaunieši, kas seko līdzi vēsturē un ir redzējuši, ko nozīmē okupācija un karš, šo karu izjūt kā savējot. Tas ir karš pret to, ka mēs gribam būt brīvi, neatkarīgi un tikt ārā no šī murga, kas bija Padomju Krievijas окупації. Tas ir mūsu karš. Доброго дня. Мене звуть Тетяна Науменко. Я працюю на вашому підприємстві «Латвія НРС» сортувальницею. Приїхала я в Латвію у вересні 2024 року. Працюю на заводі з листопада місяця. Так, моя сім'я зараз знаходиться в Україні. На жаль, у прифронтовій області, Чернігівська область, але в них такі гуманні професії, лікар і вчитель, які потребують і на місці, щоб, то, що на даний час переживають люди, у них теж є свої потреби і все. Але в цьому році дуже російська сторона зазнала дуже багато енергетичну систему розбили. То на даний момент дуже мало світла, тепла, так як і в Чернігові, і в інших містах і селах. Але народ наш сильний, ми вистоїмо. Дуже важлива ваша підтримка, дуже важлива підтримка всього світу, щоб ми не почувалися самі, тому що вони хочуть, щоб ми зламалися, і це все направлене на те, щоб люди, вони думають так, як ми не раз виходили на Майдан, протестували, то вони думають, що ми вийдемо зараз, протестуємо і скажемо, все, ми здалися. Люди терплять і вибирають свободу. Я думаю, що від усього народу я можу сказати, що ми дуже дякуємо за вашу фінансову підтримку, за вашу гуманітарну допомогу українцям. У цей нелегкий час ми дуже щиро дякуємо. Дуже вдячні, що ви разом з нами, духом, саме головне. І наші слова подяки безмежні вам за те, що ви приймаєте, розумієте, що в нас відбувається. Розумієте, що зараз нам потрібна, дуже потрібна ця допомога. Своїй сім'ї хочу сказати, що держіться.
Якщо вже нема буде жити, де, тоді вже будемо дещо шукати. Ніхто не хоче їхати з дому, всі хочуть жити вдома. Всі хочуть жити вдома. Дуже хочу подякувати воїнам ЗСУ за їхню стійкість, мужність, що вони дозволяють жити своєму народу на своїй рідній землі. Завдяки їхній мужності, їхній відвазі ми ще держимося. У нас ще є Україна. То nizkī вам uklīn, voini. Ukrainā mēs redzam konvenciālo karu, tiešo sadursmi, bet patiesībā šī kara situācijas vai kara formas ir dažādas. Arī mēs esam ierauti šī karā. Pirmām kārtām šī ir informācija. Par mūsu prātiem tiek karots, un pretinieks dara arī savu darbu. Tāpēc mums ir jāpieņem, ka mēs jau esam šobrīd karā, un mums ir jāmāk pirmām kārtām pareizi izprast informāciju, kuru mēs dzirdam, kuru mēs lasām, kuru mēs skatāmies, un mēģināt balstīties uz tām vērtībām, kuras mūsos ir attīstīts daudz gadu desmitus, domājot gan par demokrātiju, gan par brīvību, gan par savstarpējo uzticību tām vērtībām. Kā Latvija mēs noteikti esam atbalstoši Ukrainai. Kā Latvija mēs sev nostiprinām un mēģinām izprast vēl precīzāk kas mums būtu jādara. Kā Latvija sabiedrība mēs droši vien šo psiholoģisko noturību iegūstam ar katru dienu vairāk. Un tas ir tāpēc, kad mēs arī pieņemam, ka mums ir jārunā, jāizprot un jāmēģina pašiem sev noteikt uzdevumus, ko mēs katrs darīsim. Ja šie apdraudējumi riski var iestāties arī mums. Mums ir jāmāk būt stipriem, atvērtiem, nebaidoties, runāt varbūt ļoti grūts un sarežģīts jautājums, bet arī pašā brīdī, ja mēs to visu izprotam, uz ko mēs balstāmies, tad iespējams mēs arī varam turpināt darīt kopā to labāko, ko varam šī brīdī visasāk, kas saka, tādā fāzē, kas ir Ukrainā, kara darbībā palīdzot. Mani sauc Imants. Mēs esam dombiedru grupa Save Our Heroes, esam zem Twitter konvoja apakšā, kā apakšprojekts. Un mēs te esam tāds entuziastu bariņš, kas brīvā laikā būvē mašīnas frontes mediķiem, ar ko evakuēt ievainotos karavīrus no uguns zonas līdz stabilizācijas punktiem. Kara sākumā likās, ka tas nekad nevar notikt. Ir 2022. gads, un mēs sūtam raķetes kosmosā, un mēs spējam uztaisīt vakcīnu pāris mēnešos, kuriem iepriekš vajadzēja tur gadu desmitus. Tā kā neviens neies ar viduslaiku metodēm tagad mēģināt kaut kādas savas ambīcijas pierādīt, bet es kļūdījos. Šobrīd vajadzētu būt tā, ka pēc tiem 3 gadiem tās mūsu mašīnas, mēs nezinām precīzu skaitu, bet mēs pieļaujam, ka tie varētu būt vairāk tūkstoši izvestu ievainotu karavīru. Tas ir iespējams vairāki simti, vairāk tūkstoši iespēja kādam atgriezties mājās dzīvam. Vai gribēt, vajag darīt, un mēs varam. Ja mēs būtu viņu vietā, mēs būtu ļoti priecīgi, ja kāds kaut kur ārzemēs, kam bija iespēja laiku pavadīt varbūt vakarā pie televizora, bet viņš ir izdarījis kaut ko tādu, lai to sašauto asiņojošo puisi izvilkt ārā un deva to iespēju.